Labrīt, studijā ir 8:43 minūtes. Mēs esam studijā kopā ar Reinošnieku. Šodien esam trešajā sērijā nedaudz mainījuši formātu. Iespējams, turpmāk arī visas intervijas notiks šeit ar Reinu palīdzību. Šī ir LTV1 rīta panorāmas studija. Un tad vēlreiz stādīšu priekšā Latvijas televīzijas sporta žurnālists Reinis Ošnieks. Jā, labrīt. Reini, paldies, ka atradi mums laiku, kā arī paldies, ka izturēji mūsu uzbāzīgās kameras jau no paša rīta. Mēs tevi satikām jau 6:06. Labrīt, dārgie entuziasti un raidījumu skatītāji. Kamēr vēl visa Latvija guļ, mēs esam šeit ar Reinu Ošnieku. Reini, kur mēs braucam? Labrīt. Mēs braucam uz darbu. Uz rīta panorāmu. Lasīsim ziņu par rītu. Tas ir, lai jums visi, dārgie draugi, rīta pie kafijas būtu ko redzēt, un jūs zinātu, kas ir jaunākie notikumi sportā. Tieši tā. Tieši tā. Tā, Reini, cik bieži tu brauc 6 no rīta uz televīziju? Nedēļa strādā, nedēļa nē. Kaut kā tā, tad tas ritmiņš ir piegājies. Agrāk bija tā, ka es biju viens pats, tad es celos pilnīgi katru rītu. Tas bija mocības diezgan liels. Un tad es vēl biju bez auto, un tam televīzijas auto savāc parasti. Bet tā kā es Pārdaugavā dzīvoju, tad man savāc kaut kur bez 20. Bija pat reizi, ka bez 25 savāc jau no rīta. Bez 25. Tad ir jāiet gulēt? Nu, ir. Palīdz īstenībā, kaut vai 2 vai 3 stundas palīdz tāpat. Un vakar tev bija treniņš. Kā ir pēc sportiskām aktivitātēm aizmigt? Nu, nav. Ātri to nevar izdarīt. Labi, vakar beidzās cikot 9? 9. Nu, es aizgāju pēc 1:20 gulēt kaut kur tam līdzīgi. Bet arī tāpēc, ka es pats rakstīju, taistās pašas ziņas vakarā. Beidzās Eirolīgas, beidzās parasti arī Champions Līgas un viss kaut kas, un tas viss parasti ir vēl naktī beidzās, un kamēr to visu apkopo, tikmēr jau paiet laiks. Gribot, negribot, un nevar ātrāk aiziet gulēt. Bet es esmu iemācījies, ka man galīgi nesenāk to darīt, kad svarīgi ir kaut vai no 9 līdz 10 stundiņu pagulēt. Tad ir uzreiz arī citas sajūtas. Bet, nu, man tā ir sanāca, ka 1 vai 2 reizes. Nu, labi. Tad mums tu pastāv teorētiski iespēja visām novitātēm uzzināt tagad. Ja visu jaunāko tu man pateikt uzzināt tagad. Nu, es neesmu skatījies, kas noticis Ziemeļamerikā, bet tur Zemus Girgensons spēlē. Tā kā man ir jāatcerās, es neziedoju savu laiku un nepaliek augšā nomūtā, lai skatītos šo spēli. Tā kā par to es tūlīt pat darbā ierodoties paskatīšos, uzrakstīšu un ziņu. Man ir tā, ka šobrīd 6:16, 6:30 sākās ar raidījumu. Es vienkārši izlaidies. Kaut kā patīk pēdējā brīdī visu padarīt. Tieši ar asumu jau? Jā, reiz ir tāds nedrīkst kavēt. Vai tu vienmēr esi gribējis būt sporta žurnālists? Tas bija tas, ko mazais Reinītis skolā teica, ka es būšu legāls, es būšu sporta žurnālists. Nē, es gribēju būt sākumā kaut ko reklāmas saistīts. Tad kaut kā meklēju, es biju 2. kursā, staigāju un visur man zina prom, ko tu te gribi, tam nav pieredzes, pilnīgi kauns, līgā nekāds. Un tad es biju neļaušu nokļūt televīzijā, bet tad, kad es nokļuvu, tad pēc tam, es nezinu, nu, kaut kādas tur sajūtas īpašas bija. Es ļoti atceros no bērnības ekskursiju mums visiem, tā kā visiem bija uz televīziju, nu jā. Un tad es tā staigāju to ēku un tā tagad sāku skatīties. Nu jā, kaut kā es tur atceros tās lietas un vietas kaut kādos brīžos. Varbūt es tur maziņš būdams kaut ko jau pafantazēju, bet es tā neapzinājos. Nu nebija tā, ka es nācu un es gribu būt Reipāns. Kaut gan man mamma teikusi, ka Latvijā ļoti maz sporta komentētāji vajadzētu kādu. Un tad kaut kā tā sanāca, viņi saka, tagad bija Soči. Pēc Sočiem, pasaules kausa studija bija, pasaules kausa futbolā bija. Es skatos un to ar Reipānu vienā studijā, man asars nāk. Kā es toreiz to teicu, tāds tagad ir pienākums. Tev negrimē vēl? Grimē.
ka taču kā aiziet raidījumu galviņu, beidzās galviņu, tad viss tā nokustās, tad tikko ieliks ar krēslu. Kaut kas ir mazāk kā minūte. Labrīt, piekdienā, 14. novembrī, rīt panorāma pusdienas 6:30 minūtēs. Labrīt, diemžēl kārtējo zaudējumu NHL turnīrā piedzīvojas Zengus Girgensons un viņa pārstāvētais Buffalo Sabres šonakt izbraukumā ar 3-6 zaudēts Minnesotas Wild. Labā ziņa tā, ka Girgensons atkal rezultīvs, viņam vārti un rezultīvi piespēl vairāk par šo spēli stāstīšu noteikti sportziņās. Vienkārši par kaut kādu, es nezinu, par to, ka tu kaseti nav izdzīti, vai viesis nav atnācis. Ko daram? Ļaustāt, tad man vienkārši ir tāda rīcība. Vienkārši randomā nevar parunāt, pēc ka to miegs nav. Un tagad tev vēl pa vidu halsī kāds tad ķērs, un tad vispār nevar izslēgt. Tad tur jāņķakarē. Man tagad pirmajā ziņās vienkārši izslēdzās bateriju. Tur to es runāju, man tāds sajūtas, ka es jau pagārs runāju, parasti pasaku pabeidz, vai viss īsinām nost. Nozauc par centrālu. Tur nāk visādi. Krievu rīts, mūsu rīts. Šeit, kad ārzemju translācijas, kad Frīgas spēles rāda vai kāds cits ārzemju spēles, tad no šajienes nāk no ārzemēm un nevis pareizi stāstās. Redzi? Tur viss ir apakšā iet vārdi, tāpēc tās viss ir tādas kustīgās plīzes. Visi teļuks apakšā iet vārdi. No visām studijām. Šī ir LTV1 rīta panorāmas studija. Un tad vēlreiz stādīšu priekšā Latvijas televīzijas sporta žurnālists Reinis Ošanieks. Jā, labrīt. Reini, paldies, ka atradi mums laiku, kā arī paldies, ka izturēji mūsu uzbārdzīgās kameras jau no paša rīta. Mēs te satikām jau 6:06. Un principā ārā vēl joprojām ir nakts. Nu jau paliek gaišs, Jā, parasti esi mikrofonu otrajā pusē. Kāda ir sajūta būt intervējumam? Bieži vien nav bijis tā, ar uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt tās reizes, kad mani intervē, bet kameras priekšā laikam kāda otrā vai trešā reize. Nu, vieglāk laikam ir uzdot jautājumus, tāpēc, ka es jau nezinu, ko tu man uzdos. Nav īsti kam sagatavoties. Jā, tu prasīji, vai drīkst iepazīties ar jautājumiem, un es teicu, nē. Tā ir, es arī nekad neļauju, tāpēc, ka ja tu savam viesim ļauj paskatīties, kāda ir jautājuma, tad viņš sāk domāt tā, uz to es gribētu noteikti pateikt to, uz šito jautājumu to es labāk neteiktu, bet es labāk izdomāšu to, un tad beigās sākās kaut kāds gari, paplašināt teikumi, no kura tur īsti varbūt no jēgas. Es tev uzdošu jautājumu, ja tu esi redzējis iepriekšējo sēriju, tad tu zini jautājumu, kurš lēnām kļūst par šī raidījuma tradīciju. Reini, kas tev ir hokejs? Redzēju, bet aizmirsu jau to jautājumu. Man hokejs tā ir jauna aizraušanās. Pirms tam es spēlēju gan futbolu, gan basketbolu tādā amatieru līmenī. Bet tad paldies Edgaram Kišūro, vārdsargam, manam bijušajam skolas biedram, kurš vienkārši redzēja, ka mēs bijām ar Latvijas televīzijas tautas sporta komandu uzspēlējuši Raunā dīķu hokeju. Un tad viņš saka, klausies, mums ir tad pingvīnu komanda, atnāc, pamēģini.
tad es dabūju no kolēģa Tripāna lielāko daļu no formas, šo to nopirku. Aizgāju, kaut kādas prasmes man bija, un tā man sākās tā aizraušanās, un tas ir, tu visu laiku jūti, kā tu progresē. Varbūt ir basketbolā tā kā tu spēlē, bet šeit jau tagad tu vari labāk slidot, tad tu vari labāk uzmest, tad jau tu vari apmēram, ja es gribu tajā stūrī, tad jau tu vari iemest tajā stūrī. Un tas ir, tu visu laiku jūti, kā tu lietas klāt, un tad izjūti to progresu, tā ir tāda lieliska aizraušanās. Cik ilgi tu jau spēlē? Otrajā sezonā, laikam, pilnā. Otrā pilnā sezonā. Ja ieskait vēl challenge kapus, tad... Jā, spēlēja aizsardzībā. Jā, šādi tad ieliek arī uzbrukumā. Kādēļ aizsardzībā? Kā treneris liek, tā notiek. Es jau labprāt spēlēt atmuguriski. Laikam. Kādi tev ir vispār individuālai panākumi hokejā? Vārtu gūmu pāris. Šo sezonu 2, pagājušajā sezonu, man liekas, bija arī kaut kādi 2. Tā kā neesmu baigais bombardieris, bet cenšos. Priekšaizsardzi ļoti labi. Jā, man tagad ir 5 spēlēs, ja nemaldos 2+2. Iepriekšā spēlēt vārtu un 2 piespēles, tā kā tas man bija tāds mazais gandarījums. Šo sezonu komandai Jiti Pingvīni sniegums ir līdzīgs kā Zemes pārstāvētē Buffalo Sabres. Tomēr tavu statistika turpina augt. Es visu no komandas līderiem? Manuprāt, nē. No aizsargiem var būt. Bet tāda situācija ir, un es īsti nemāku izskaidrot, kāpēc tas tā ir. Mēs it kā spēlējam tā kā vienmēr esam spēlējuši. Kaut kā tās ripas nekrīt iekšā un aizsardzībā viena maza kļūda un pretinieki to izmanto. Kaut kā tā ir sastājies, bet mēs cenšamies. Šovakar spēli, jārāda visu to māki, ja jūs man filmēsiet, tad man būs papildus stress. Filmēsim, jā. Ir ideja, kā uzlabot komandas sniegumu? Kādu kopīgu pasākumu varbūt pēc treniņiem vai pēc spēles, varbūt tas kaut kādā veidā uzlabot. Tas ir pamainījies no pagājušā gada, kaut kas ir nācis klāt, varbūt kāds spēlētājs, bet, ka es teiktu tā, kaut kādu vienu kardinālu lietu, varbūt man vairāk uzbrukumā jāliek. Tieši tā, gribēju prasīt, jums vēl ir teorētiski iespēja iekļūt play-offā, ko tu esi gatavs darīt, lai komanda iekļūt play-offā? Trenēties vairāk, aiziet beidzot uz metiens LV to treniņu, kur bez slidām var patrenēt metienu. Tad es domāju, mums vairāk ir jāspēj savā starpā treniņos saspēlēties. Tas ir tas galvenais, jo mēs spēlējam 5. divīzijā, tā viņi sauc, R5. Tur tas līmenis ir kāds ir, bet ar kaut ko ir jāsāk. It kā jau to kaut kādas iemaņas tev sākās un tā komanda jau sāk varbūt kādā veidā saspēlēties, bet tas tā kā tādā jauniešu līmenī. Vienā spēlē labi, nākamajā spēlē liekas vispār, kas notiek. Tā kā HK Rīga spēlē NHL-ā 2 spēles pēc kārtas, vienā viņi ir 6-1 uzvar, un otrā 7-3 zaudēja. Bija tagad, jā, tām sudraba lauvām. Viņi zaudēja 1-3 un nāk pēc 2 dienām 9-0. Tā notiek. Jā, stāst, ko tu zini par entuziastu organizāciju kā tādu? Tā kā es jau vienu sižetiņu par jums taisīju, tad nedaudz vairāk iepazinu, bet no tāda parastā spēlētāja viedokļa super. Sievju mājaslapā ir sajūties kā baigais hokejists, profesionāls, tie paskaties fotogrāfijas, profilbildu statistika, visi šie video fotogrāfijas. Tas ir tāda sava komūna, un es zinu, ka jūs taisat arī šīs kaut kādas atlaižu kuponi un tā tālāk. Kas nākamais, manuprāt, ir tas, ko jūs šobrīd varbūt darat, ka jūs hokejists, tā kā mani uzfilmēt, kā es strādāju. Mums ir tik daudz, cik es zinu, dakteri, zobārsti, juristi, kas tik vēl nav. Es pat nezinu visas profesijas. Tā kā man liekas, vēl vajadzētu vēl vienu sadaļu. Tā, man vajag tagad autoservisā tur, nezinu, eļu nomainīt, un tad es nevis eju, tagad meklēju kaut kur to var izdarīt, bet es ieju jūsu mājaslapā, viens ir hokejs un vēl ir sadaļa sadarbības partneri vai vienalga. Un tad tu uzklikšķini tur un tādā veidā uztaisi to savu iekšējo valsti. Man jāliekas, mēs varētu pilnīgi visu. Es domāju, ka tur ir viss profesija pārstāvja. Es domāju, ka pārklājam pilnīgi visu. Mums ir politiķi, kā tikko noskaidro. Reini, stāsti, kas mums būtu jādara, lai turpmāk no rīta ziņās skanētu, piemēram, vakar hokeja klubs Pingvīni, piekāpās pēc spēles metienos, Reini Mošaniekam vārds būs piespēle. Tur jārunā būt ar LTV vadību, lai atļauj vairāk laika iedod man sporta ziņām. Man jau nebūtu problēma pastāstīt, bet tomēr ir kaut kādas aktualitātes un, protams, profesionālais sports ir pirmā lieta, kas interesē. Savukārt, tas amatieru turnīrs, kā mēs zinām, tas interesē mums pašiem, varbūt mūsu draudzeniem, sievām, bērniem un varbūt kādam draugam, kas atnāk paskatīties. Tā, vai Tante Balskā vai onkuls Liepājā klausītos, kā mums Pingvīniem gājas vakar, un ceru, ka mums tik slikti iet. Varbūt viņi sākt just līdzi.
Varbūt. Es domāju, ka varbūt ir fināli kaut kāda nozīmīga un ir ļoti interesants cīņas, un tad kaut ko varbūt var izcelt. Bet es domāju, ka es jau varētu pastāstīt, tikai nākamajā dienā man kāds kaut ko pateiks. Līgums beigsies. Varbūt ne līgums, bet pateiks, mēs tev vairs nelaidīsim tajā ekrānā, ja tu sāks runāt šādas lietas. Un tad vēl nāks florbolisti, futbolisti, basketbolisti no visiem amatieriem, kāpēc tu mums nestāv? Mēs jau lielāko daļu esam nosiguši. Nu jā, jums ir pludmales volejbols. Jā, klasiskais volejbols, basketbols, pievienosies florbols. Nu tad jūs arī nāksiet. Kāpēc tu tikai par mūsu hokeju stāst? Pastāst arī par citiem. Tieši tā. Labi, Reini, paldies. Tikamies jau vakarā spēlē. Novēlam veiksmi, uzvarēt. Man būs baigā mandrā. Man nav bijis hat-triks vēl. Vēl nav bijis. Tikai tajā hokejā, kas ir vakaros ceturtdienā, 11:30, nevis 11:30. Jā. Tur gan nav bijis hat-triks, bet tur tā atbildība nav. Redzēs, kur man šodien treneris ieliks aizsardzībā, uzbrukumā. Man būs kamera uz galvas. Pretinieki ar noteikti vairāk skatīsies, ko viņš tā braucēs. Jā, jāiesildās kārtīgi. Labi, veiksmi. Paldies. Nu, ar to arī noslēdzam mūsu interviju rīt panorāmas studijā un dodamies tālāk jau vakarā skatīties, kā Reinim iet spēlē. Atā!